Sijāvu lakonu dolomīta atradne un tūristu iecienītā atpūtas vieta Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Pērtniekos ir viens no veiksmīgajiem piemēriem, kā uzņēmums var apgūt Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Sākumā mums sākās tā kā ar dolomīta atradni, tika izstrādāta karjera, iegūts materiāls, un tad, kā jūs redzat, palika tā kā tie izstrādātie karjera vietas, un viņas pašas applūst, un līdz ar to izlēma tā kā audzēt zivis, foreles un arktiskās palijas. Turpinot attīstīt uzņēmēju darbību, Sijāvu lakonas saimnieki nolēma zivis audzēt turpat Pērtniekos, nevis iepirkt no citiem. Īstajā laikā nāca iespēja pieteikt projektu Eiropas zivsaimniecības fondā, lai foreļu un zandartu mazuļu audzēšanas inkubātoru izveidē varētu piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu. Reizē ar inkubātoru atvēršanu Pērtniekos radītas arī vairākas jaunas darba vietas. Par saviem ikdienas pienākumiem pastāstīja Sakstagaliete Jekaterina, kura zivju inkubatorā strādā kopš tā atvēršanas 2012. gada decembrī. Нам привозят икру, и вот мы с икры выращиваем рыбку. Как у нас рыба достигает примерно 17-26 грамм, мы сразу начинаем ее сортировать, которая маленькая, которая крупная отдельно. И до грамм 70 мы ее уже с цеха убираем. Inkubatorā gada laikā var izaudzēt līdz 10 tonnām foreļu un zandartu mazuļu, tāpēc jauno zivtiņu pietiekot gan saviem dīķiem, gan arī pārdošanai. Uzņēmumā novērojuši, ka pēc projekta īstenošanas palielinājies arī makšķernieku skaits, un jāteic, par lomiem Pērtniekos nevarētu sūdzēties pat kaprīzākais makšķernieks. Piemēram, pavasarī noķerta 6,5 kg smaga forele, savukārt kādam citam makšķerniekam paveicies no dīķiem izvilkt 10 kg smagu samu. Domāju, ka neviens jau nekad netaisītu neko, ja neatmaksātos. Protams, jā, cilvēku ir daudz, vasarā ir ļoti daudz, un ziemā arī notiek zvejošana un uz ledus, un makšķernieki ir, jā, pieprasījums ir. Sijāvu lakonu saimnieki atzīst, ka Eiropas Savienības projekti sniedz plašāku vērienu uzņēmēju darbības attīstībā, tāpēc līdz ko rodas jauna biznesa ideja, tiek meklēts arī Eiropas fondu finansējuma iespējas. Tā arī šobrīd uzņēmumā tiek īstenots vēl viens Eiropas Savienības projekts – zivju pārstrādes ceha izveide, lai Pērtniekos audzētās zivis pircēju ērtībai uz vietas tiktu arī kūpinātas un sālītas.